Labdiena, un šodien mēs parunāsim par durālajiem apvalkiem, konkrēti par pašmobilizācijas iespējām, vingrojumiem. Un pirms mēs to darīsim, apskatīsim anatomiju, fizioloģiju, lai izprastu, cik šī anatomiskā struktūra ir svarīga mūsu organismam, jo tā ir ļoti tuvu un cieši saistīta ar centrālo nervu sistēmu, un tāpēc veicot šo te mobilizāciju, mēs panākam ļoti labu, stabilu, noturīgu terapeitisku efektu. Es pats personīgi izmantoju diezgan daudz durālo apvalku mobilizācijas tehniku, lai palīdzētu pie tādām problēmām kā diska trūcēm, sēžas nerva kompresijas, pēc pātagas cirtienu traumām, pēc sporta traumām, kur ir liels pātrinājums un straujas bremzēšanas, kur ir iesaistīti šie te durālie apvalki. Tāpat tās pēc mugurkaula ķirurģijas, pēc diskektomijām var būt arī šie te rētaudi pēc epidurālajām, spinālajām anestēzijām un arī pie mugurkaula skoliotiskas deformācijas ar sāpju sindromu. Sāksim ar fizioloģiju, tātad smadzeņu apvalku funkciju, un kā jau es minēju, tad šie apvalki ir cieši saistīti ar muguras galvas smadzenēm, jo pārklāj tos, pavada nervu saknītes līdz to izejas vietai no mugurkaula, pārklāj galvas, muguras smadzeņu, artērijas, vēnes. Tātad smadzeņu apvalki rada aizsargbarjeru, kas pasargā centrālo nervu sistēmu no traumām, un darbojas kā amortizators. Ražo smadzeņu šķidrumu, likvoru, savukārt likvors aizsargā un baro centrālās nervu sistēmas audus, nodrošinot barības vielu cirkulāciju un izvadot vielmaiņas gala produktus. Un visbeidzot savieno galvas un muguras smadzenes ar galvas kausu un mugurkaulu. Ja mēs runājam par anatomiju, tad muguras un galvas smadzenes klāj trīs apvalku slāņi. Ārējais tas ir cietais apvalka slānis, vidējais, te mēs redzam zaļā krāsā, tas ir arachnoidālais, un mīkstais piamāter pārklāj pašu smadzeņu vielu. Vēl mums jāpiemina ir šīs te saitītes, ligamentum denticulatum, un tas sākas no piamāter slāņa, iet cauri arachnoidālam un stiprinās pie durālā slāņa, un faktiski par cik muguras smadzenes mugurkaula kanāla lielākajā daļā nav fiksēts, tad šīs saites ir kā fiksators, kas pasargā muguras smadzenes no pārlieku lielām svārstībām, skrienot, liecoties vai veicot kaut kādas lielas amplitūdas kustības mūsu rumpī. Tālāk palūkosim cieto smadzeņu apvalku piestiprināšanās vietas, un tātad mēs izšķiram vietas, kur šie cietie smadzeņu apvalki stiprinās pie kaula, tātad ciešās piestiprināšanās vietas. Viena no tām ir augšdaļā pie foramen magnum un pirmajiem trim kaklas kriemeļiem C1, C2, C3. Tālāk kā mugurkaula kanālā šis te dura spinālis maiss ir relatīvi brīvs, viņu fiksē tikai šīs ligamentum denticulatum, distāli muguras spinālais apvalks stiprinās pie otrā krusta kaula skriemeļa. Ja mēs palūkojam sīkāk, detalizētāk distālo piestiprināšanās vietu, tad mēs redzam šis durālais maiss, te viņš ir S2 līmenī stiprinās, un tālāk pārklājot filum termināli, iet sakrālajā kanālā līdz pat astes kaulam. Un tur šīs te durālās filum termināli šķiedras jau saug ar astes kaula periostu kaulplēvi.
Ja palūkojam kraniālu apvalku anatomiju, tad tur tāpatās šie 3 slāņi ar to atšķirību, ka veido šis durālais apvalks tādus kā sīnusus, tātad cietais smadzeņu apvalks. Redzam, ka labajā bildītē tāds trīsstūrītis, ja, venozais sīnus tur atrodas. Un tīri anatomiski atšķirība praktiski no muguras smadzeņu apvalkiem nav. Respektīvi, galvaskausā apvalks atdala lielās puslodes, smadzenīšu puslodes un norobežo venozos sīnusus. Durālie apvalki mugurkaula kanālā veido tās saucamās telpas, ja, spātiumus, spātium epidurāle. Pirmais, ko mēs apskatīsim, ko jūs redzat ar melnu bultiņu, viņš ir apzīmēts. Atrašanās vieta ir starp dura mater, cieto smadzeņu apvalku, un mugurkaula kanāla sienu, periostu. Un saturs ir taukaudi, venozie pinumi, mugurkaulē, ja, šie te asinsvadu pinumi, un irtiniesaules saistaudi, limfvadi, mazie asinsvadi un nervu zari. Klīniskā nozīme šeit ievada anestēziju, piemēram, dzemdību laikā epidurālā anestēzija. Un otra telpa spātium spināle, jeb spātium subarachnoidāle, un tā atrodas ar melno bultiņu, jūs redzat attēlā, starp arachnoidālo zirnekļu veidu apvalku un pia mater, mīksto smadzeņu apvalku tieši ap muguras smadzenēm, kas atrodas. Respektīvi, saturs šajā telpā ir cerebrospinālais šķidrums, asinsvadi, nervu saknītes kaudekvīna reģionā, un klīniskā nozīme no šejienes ņem tātad likvoru. Muguras punkcijas laikā šeit var injicēt anestēzijas līdzekļus, spinālā anestēzija. Te mēs redzam frontālā plaknē šos apvalkus, un kur atrodas subarachnoidālā telpa un kur šī te epidurālā telpa. Lūk, šeit ir epidurālā un šeit ir tātad subdurālā telpa. Nedaudz pakavēsimies pie ligamentum denticulātum, kā jau es minēju, šī saite stabilizē muguras smadzenes mugurkaula kanālā, notur muguras smadzenes centrā, lai tās nešūpotos vai nepārvietotos, piemēram, kustību laikā. Un tātad šī saite ir plāna, zobainas formas, kas atrodas muguras smadzeņu sānos un sastāv no pia mater, iekšējā smadzeņu apvalka izaugumiem. Un viņa parasti iet starp priekšējo un mugurējo saknīti. Un šīs saites stiepjas gar muguras smadzenēm no foramen magnum līdz apmēram L1, L2 līmenim. Katrai saitei zobains izaugums, kas cauruļ arachnoidālo apvalku un piestiprinās pie dura mater. Tūlīt paskatīsimies, kādas viņas izskatās uz preparātiem. Redzams, ka šī saitīte, viņai tāda trīsstūrveida forma. Lejasdaļā viņai ir bāze, un viņai redzam priekšpusē un aizmugurē iet šī te priekšējā un aizmugurējā nervu saknīte, un tur, kur ir virsotne, tur notiek šīs saites piestiprināšanās vieta ir pie cietā smadzeņu apvalka. Šeit uz kakla daļas, ja nemaldos, arī var redzēt šajām melnajām bultiņām, te ir tās saitītes. Tātad cietie smadzeņu apvalki ir kā viens veselums, respektīvi mēs nevaram atdalīt muguras smadzeņu apvalkus no galvas smadzeņu apvalkiem, un tāpēc terapijā ļoti bieži sanāk kombinēt šo
apvalku mobilizāciju. Un nedrīkst aizmirst arī par to, ka durālā spinālā caurule viņa beidzas uz sakruma un tālāk ar fīlumu termināle un šo te durāla apvalka fīlumu termināla gala diegu, viņa piestiprinās pie tālāk astes kaula periosta. Tātad arī astes kaulu strādājot ar spinālo durālu apvalku mēs nedrīkstam aizmirst. Tāpat tās interesanti ir palūkot, kāds biezums ir durālajiem apvalkiem. Mēs redzam tumšākie šie laukumi augšdaļā šeit C0, C1 bāzes līmenī ir visbiezākais šī durāla apvalka biezākā daļa, 0,8 mm, un otra biezākā vieta durālajam apvalkam ir lumbālajā daļā. Respektīvi, ja ir bijusi kaut kāda pātagas cirtiena trauma un galva ir gājusi uz priekšu vai atpakaļ strauji, tad mums jāsaprot to, ka šeit lokalizējas biezākā spinālā apvalka daļa, un ja tur veidojas kaut kādas fiksācijas saraitojumi, tad viņa vilks plānāko uz savu pusi, tīri redzam, kad šie te kraniālie apvalki sastāda 0,46 mm, un krūšu daļā 0,5 mm, tātad pusmilimetrs. Un tāpatās arī jostas daļā, ja tur ir bijis kaut kāda ķirurģiska iejaukšanās vai šī pati spināla anestēzija vai kritieni uz krusta kaula, tātad šies saraitojuma fiksācijas, viņas arī var vilkt pārējo plānāko durālo daļu uz savu pusi. Palūkosim tagad muguras smadzeņu diametru attiecībā pret mugurkaula kanālu. Tātad šeit mēs redzam mugurkaula kanāla diametru, un šeit savukārt ir muguras smadzeņu diametrs. Un te var redzēt un neapbruņot aci, kad šaurākā vieta gan kanālam, gan mugurkaula muguras smadzenēm ir krūšu daļa, konkrēti TH4, 6, TH8, TH9 līmenī. Mums ir pati šaurākā vieta starp mugurkaula kanālu un muguras smadzenēm. Ko mums šī informācija dod? Mums šī informācija dod to, ka šajā vietā ļoti bieži var notikt šo te durālo apvalku fiksācijas tieši dēļ tās šaurās vietas. Mums vienmēr ir jāizmeklē pacients, vai šajās segmentos nav durālo apvalku fiksācija. Tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien ir funkcionālie bloki dēļ tā krūšu skriemeļos, un tāpat tās var būt traucēta simpātiskā inervācija iekšējiem orgāniem, jo šeit mums attiet nervu saknītes uz gremošanas sistēmu. Vēl ir tāds jēdziens kā dura mater kraniokaudāla membranozā viskoelasticitāte, un tā sevī ietver šo te slīdošo momentu, kad muguras smadzenes pārvietojas, iestiepjas durālā apvalka kapsulā. Un šo viskoelasticitāti nodrošina šo 3 slāņu un ligamentum denticulātum mobilitāte, elasticitāte, viskoelasticitāte, sauciet kā gribat, un tas ir ļoti svarīgi nervaudiem, tātad pašām nervu saknītēm, kuras tiek pavadītas, kuras pavada durālais apvalks līdz foramina intervertebrāle. Tātad pie aktīvām kustībām mums mugurkaula kanāls var pagarināties un saīsināties. Un kakla daļā šī te pagarināšanās var būt līdz pat 28 mm, krūšu skriemeļa daļā
var pieaugt līdz 3 mm un lumbālajā daļā plus 28 mm garums. Respektīvi, pēc dažu autoru domām jauniem cilvēkiem pie maksimālas fleksijas mugurkaula kanāls var pat pagarināties no 5 līdz 9 cm, ja mēs ņemam summāri visu mugurkaulu. Nu, un pie ekstenzijas atbilstoši kakla daļā samazinās šis te mugurkaula kanāla garums pār 15 mm, krūšu skriemeļa daļā par 3 mm un lumbālajā daļā par 20 mm. Ja palūkojam labo bildīti, tad redzam, ka pie fleksijas venozā sistēma tiek tā kā iestiepta. Jā, mēs redzam, vēnas tiek tā kā viņas vairāk iztaisnots, un pie ekstenzijas veidojas tāda atkal tāda tā kā atslābināšanās venozajā sistēmā, tādi veidojas līklocīši lielākie, respektīvi, ja mums ir traucēta šī mugurkaula pagarināšanās un saīsināšanās, var būt zināmā mērā arī venozās ateces traucējumi, jeb stāze, jeb tā saucamā epidurālo vēnu varikoze. Vēl viena tāda svarīga lieta ir medulla spinālis garenas mobilitāte, un šeit mēs runājam par mugurkaula smadzeņu asi, durālo apvalku nobīdi fleksijas laikā mugurkaula kanālā, kas notiek sekojošos segmentos. C1 līmenī šī nobīdes slīdēšana notiek 7 mm garumā, ja, tātad kaudāli, savukārt TH1 līmenī 7 mm kraniāli un L1 līmenī 10 mm kaudāli. Respektīvi, te mēs redzam, cik svarīgi ir šo durālo apvalku mobilitāte, elasticitāte, jo pretējā gadījumā šīs kustību apjoms, iestiepjamība būs samazināta. Nu, un minimālās nobīdes zonas ir C6, TH6 līmenī. Tātad durālo apvalku iestiepums fleksijas laikā, noliecoties uz priekšu, nospriegums pieaug proporcionāli filum termināli nervu saknīšu iestiepumam, jo dura mater pavada nervu saknītes izejas vietā no foramen intervertebrālis. Un šis iestiepums noliekšanās laikā saspringzinājums pakāpeniski palielinās līdz pat smadzeņu tiltam. Šeit mēs redzam dažādus mehānismus, pēc kuriem var būt durālo apvalku fiksācijas. Tās ir galvas traumas, tās ir pātagas cirtiena traumas autoavārijā. Te mēs redzam spinālo un epidurālo anestēziju, kritieni uz astes kaula un ķirurģiskas manipulācijas uz mugurkaula jostas daļu. Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz vingrojumiem, un tad, kad esam pastrādājuši ar pacientu, pamobilizējuši šos cietos muguras smadzeņu apvalkus, mēs esam lokalizējuši, kurās daļās ir mazāk kustīgi tie. Mēs jau varam iedot pacientiem mājās konkrētu kaut kādu segmentu stiept, vai arī parasti tā lokāli ir diezgan grūti dot vingrojumus kaut kādam vienam segmentam, ja, jo nav tādu vingrojumu, ko pacients varētu tur ar vienu roku fiksēt vai ar abām un veikt kustības rumpī. Vienkāršāk būs to izdarīt stiepjot visu durālo cauruli, un varbūt tā atšķirība no vienkāršiem citiem vingrojumiem, kas ir līdzīgi, mēs izmantojam pie durālās stiepes tieši galvas fiksāciju. Ļoti bieži būs fiksēts pakausis, kā mēs zinām, tā ir tā vieta pie foramen magnum un trim augšējiem skriemeļiem, kur
cieši piestiprinās šis spinālais apvalks, un atkarībā no tā, kuru daļu spinālajam apvalkam mēs stiepjam, mēs veiksim vai nu ekstenziju vai fleksiju, respektīvi vēl mēs varam pievienot tādu lietu kā ieklepošanos, tad, kad pacients ieņem šo te maksimālu fleksijas pozu vai ekstenzijas pozīciju, viņš var pāris reižu ieklepoties. Tādējādi tā būs tā kā manipulācija, mobilizācija, respektīvi šis klepus, viņš izsauks tādu kā rāvienu šajos durālajos apvalkos, un viņi var, tā kā atlipt. Tātad, lai jūs neizbrīnītu tas, ka šie vingrojumi ir salīdzinoši, tādi vienkārši, viņi nav sarežģīti, un te ir ļoti svarīgi pacientam, kā jau es minēju, parādīt anatomisku bildi, kā šī apvalka tur mugurkaula kanālā izskatās, lai viņš vizualizē, lai izjūtos, kad viņš stiep ne tikai, viņš nestiep muskuļus, bet viņš tieši ir vairāk šī poza domāta, lai izstieptu šo kaut kādu konkrētu mugurkaula daļu vai visu spinālo apvalku. Ja? Tāpēc tas ir jādara apzinoties, ko jūs darat, nevis tā tikai automātiski. Un tātad ķersimies klāt pie šiem te vingrojumiem. Tātad mēs zinām, kad ir priekšējais spinālais apvalks un aizmugurējais spinālais apvalks. Un šī poza, viņa ļoti labi stiepj tieši priekšējo spinālo apvalku. Un dažkārt, kad mēs nedabūnam šo vēlamo rezultātu stiepjot aizmugurējo spinālo apvalku, mums jādod klāt vēl šie te vingrojumi priekšējai daļai. Respektīvi, pacients ieņem šo pozu, mēs viņu varam izmantot arī pie diska protrūziņām, sēžas nervu kompresiju. Tātad vispirms jāpārliecinās, vai nepastiprinās šī te izstarojošā sāpe pa kāju. Lūdzam noturēt šo pozu līdz tādai sajūtai, kad jūt, kad ir kaut kas atbrīvojies mugurkaula priekšējā daļā. Kā jau minēju, var pievienot klepu, pāris reižu ieklepoties, var dziļi palpot ar diafragmu. Otrs vingrojums ir aizmugurējiem cietiem smadzeņu apvalkiem mugurkaula daļā. Lūk, mēs ieņemam šādu pozīciju. Un atkal varam palpot, varam ieklepoties. Šeit ir vēl dažādas pozīcijas, un kreisajā bildītē mēs redzam, ka var galvu vēl vairāk saliekt, zodu tuvāk krūšu kaulam, vai arī sēžot uz krēsla, noliekties uz priekšu, atslēgās atverot pakauša daļu, un tādā veidā mēs ļoti labi iestiepjam mugurkaula durālos apvalkus visā tā garumā. Klasiskais vingrojums kaķītis ar muguras izliekšanu. Te arī mēs varam noliekt galvu, lai zods pieskarās krūškaula augšējai daļai, vai arī guļot uz muguras, tātad veikt šūpošanās kustības, vai vienkārši turot ceļus piespiestus pie krūšu kaula. Tātad šeit mēs stiepjam aizmugurējo cieto smadzeņu apvalku. Var aizmugurējo daļu apvalkam stiept arī noliecoties uz priekšu no stāvus pozīcijas, vai arī veicot šo te apgāsto svecīti, kas ir tāds mazliet tāds ekstremālāks variants. Tad mums ir jāizvērtē, vai mēs to varam, bet tas ir viens no tādiem labā bildīt no labās, ja. Respektīvi, tā ir tāda ļoti laba poza, lai izjustu un izstieptu visu spinālo mugurkaula daļu. Šeit uz vēdera, tātad priekšējais durālais apvalks, tātad dažādas grūtības pakāpes, sākumā uz elkoņiem, pēc tam uz izstieptām rokām.
Var stāvus to darīt. Atceramies vienīgais vienu tādu lietu pie anterolistēzēm. Mēs šādas lietas nedodam, ja, lai nepastiprinātu šo skriemeļa noslīdēšanu ventrāli. Var izmantot arī rotācijas komponenti, ja, tātad kreisajā bildītē redzam, kad tiek izrotēta krūšu vidusdaļa, kuru mēs jau arī runājam, ka ir šaurākā mugurkaula kanāla vieta, kur bieži vien ir durālie apvalki tiek fiksēti. Var to darīt guļus uz muguras. Šīs vingrojums būs vairāk jostas daļai, respektīvi mēs vēl iestiepjam pakausi, plaukstas pirksti savērti atslēdziņā, iestiep pakausi uz augšu un šūpinam celīšus līdz šī te mugurkaula lumbālā daļa, torokolumbālā pārija, tiek izmobilizēta. Vizualizējot, protams, šos te durālos apvalkus. Tāpat tās varam mobilizēt laterālās daļas cietiem smadzeņu apvalkiem. Šeit atkal tiek nofiksēts pakausis, iestiepts uz augšu, un kājas tiek secīgi viena pagarināta, otra saīsināta. Tad mēs iegurnī veicam laterofleksijas kustību, un tādējādi mēs izstiepjam mugurkaula spinālo apvalku laterālās daļas. Nu, lūk, tas arī principā ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt. Es ceru, ka tas noderēs jūsu darbā, un visiem jauku dienu. Atā!